Sveicināti mūsu jaunajā epizodē aiz zilās līnijas, un mēs šodien apspriedīsim par NHL un olimpiskajām spēlēm. Latvijas olimpiskais sastāvs ir ļoti, manuprāt, ļoti labs, bet ne izcils, jo tomēr labāks arī varētu būt, ja mums būtu visi spēlētāji, kas tomēr nesavainojās. Ja mums būtu visi spēlētāji no NHL, tad vispār būtu komanda kā uz odziņas. Mūsu spēlētāji tātad ir Elsmers Ļikins, Arturs Šilovs, vārdsargi tie ir un Kristers Gudļevskis. Aizsardzībā ir Cibuļskis, Šmits, Balinskis, Freibergs, Mamčičs, Jaks un Rubīns. Tas ir tas pats Alberts Šmits. Jā. Uzbrukumā ir Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Zierkals, Rodrigo Ābolu aizstās Rihards Bukarts, Rudolfs Balcers, Girgensons, Traumaks, Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis un Ēriku Mateiko aizstās Andrija Ravinskis. Ko tu saki par šo sastāvu? Es saku, ka šis sastāvs ir, teiksim tā, ja Šmitus pirmo reizi paņēma lielajā pieaugušo izlasē, kā Nepaņēma pirmo reizi. Tā nav pirmā reize viņam? Viņu paņēma uz tiem mini turnīriem, tā kā Kauflanda kausu un visiem tiem. Nē, bet šitā būs pirmās olimpiskās spēles viņam ar pieaugušo, tā es domāju. Jā, viņam tā kā 18 gadi. Džekam 18. Bet viņš piedalās gan U20. Jā. Tas ir Latvijas sastāvs. Bet ko tu vēlētos pateikt par NHL? Ko es varētu pateikt to, ka oh my god, ka šitas te Rodrigo Ābols, ja nemaldos. Jā. Viņš ir satraumējies šobrīd. Tas jau vairāk nav kāds jaunums. Viņš nepiedalīsies olimpiādē. Jā. Visticamākais. Un tātad, kā jau zināms, Bļugers otrā spēlē pēc atgriešanās iesitā guva vārtus, un šonakt, laikam tas bija šonakt, pret Pitsburgas Pingvīns guva vārtus. Pitsburgai vārtos bija Skinners. Bet varam pastīties uz vienu no mūsu pretinieces sastāvu, un kas būs ASV sastāvs ir vārdsargi Connor Helbrock, Jake Tedinger, Jeremy Swayman. Aizsardzībā Brock Faber, Noah Hanfin, Quinn Hughes, Seth Jones, Charlie McCovey, Jake Sanderson, Jacobs Lemon, Zach Werenski. Uzbrukumā ir Matt Boldy, Kyle Connor, Jack Eichel, Jack Eichel, pa kuru runāju. Jā. Yep. Jake Konzel, Jack Hughes, Clayton Keller, Dylan Larkin, Austin Matthews, G.T. Miller, Brock Nelson, Tage Thompson, Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk, Vincent Toreček. Un tas ir Latvijas sastāvs. Es pateicu Latvijas sastāvs. Tas ir ASV sastāvs, viena no Latvijas pretiniecēm.
un ar Latviju viņi spēkosies 12. februārī, ja es nemaldos, un tā būs pirmā spēle Olimpiskajās spēlēs Latvijas hokeja izlasē. Ko tu domā par ASV sastāvu? ASV sastāvs, kā jau katru gadu, mēs zinām, ir divas spēcīgākās komandas, kuras parasti ir vadošais vilciens NHL-am. Un, ne NHL-am, bet tā kā vadošās komandas visām šīm līderu komandas, teiksim tā, Kanāda un Amerika. Ko es varētu pateikt? Labi, viņi ir stipri, forši un tādi, jā, un ka tas ir tā, bet, teiksim tā, šis sastāvs ir ļoti stiprs, un ir īpaši Džeki Einhēls, kurš uzvarēja kopā ar Teodoru Bļūgeru Stanley kausu. Jā, un tagad paskatīsimies Kanādas sastāvu. Jā, labi. Kanādas olimpiskais sastāvs ir šāds. Sidnijs Krosbijs, Konors Makdeivids, kurš sāk ar uzbrucējiem. Labi, tie ir uzbrucēji. Nathan McKinnon, Braden Point, Sam Reinhart, Bo Horvath, Brad Marchand, Marner, Nick Suzuki, Macklin Celebrini, Brandon Hudgel, Tom Wilson, Mark Stone, Anthony Cyril. Aizsargi ir Shea Theodore, Cal Makar, Devon Toews, Drew Doughty, Thomas Harley, Josh Morrissey, Travis Sanheim, Colton Parayko. Vārdsargi ir Jordan Dinnington, Logan Thompson, Darcy Kumper. Ko domā par Kanādas sastāvu? Kā jau katru gadu Kanāda ir ļoti stipra un viņa ir NHL zvaigznes. Viņi tur, principā, Latvijā tik dažas ir kādas 5, bet NHL, tur Kanādā ir visi NHL spēlētāji bez pārspīlējumiem. ASV arī ir visi pilnīgi NHL spēlētāji, bet cik es zinu, ir daudzi hokeja eksperti un vispār podcastisti, teiksim tā, labi, pieņemsim, neko. Viņi ir izveidojuši ASV B sastāvu un arī Kanādai B sastāvu. Un es skatījos vienu podcastu nesen, un tur tieši teica, ka varētu arī Latvijai izveidot B sastāvu. Un ko tu teiktu, ja mēs šādi izveidotu? Būtu super, bet tā kā, zini, Latvija nav lielvalsts un Latvijā nekad nebūs vairāk par 5 zvaigznēm izlasē. Es domāju, B sastāvā varētu būt B sastāvā. Visi NHL, bet jebkurā... Nē, B sastāvs ir tā kā rezerves sastāvs. Baby! Oh my God! Es atvainojos visiem skatītājiem, ka jums ir jāskatās, kā es mokos runāšu, man ir vēders sāpes ļoti liels. Jā. Mans iespējams B sastāvs būtu šāds. Vārtos man būtu Eriks. Fuj, es gandrīz pateicu Mateiko. Atvainojos tiešām. Man vārtos būtu
Grigals, um, vēl man būtu Mareks Mitens un Ēriks Vītols. Aizsargi man būtu tūlīt, es ātri precizēšu. Es precīzāk, es nevaru nosaukt pilnīgi visu, jo baigi grūti domāt. Ja kas tev ir izslēgts mikrofons, un baigi ilgi domāt to sastāvu, jo lielākā daļa, ko es gribēju nosaukt, jau ir olimpiskajā sastāvā. Bet kādi būtu tavi 3 rezerves vārdsargi? 3 rezerves vārdsargi. Tā kā es domāju, rezerves vārdsargs varētu būt Grigals. To Mērzlikins, jo tāpēc, ka bet Šilovs nelikt, Šilovs uzreiz. Nē, B sastāvā. Es domāju, ko tu liks B sastāvā pa vārdsargiem. Oh, baby! Oh, my God, kā man vēlas! Es visiem skatītājiem ļoti atvainojos, lai man ir vēders visticamākā kā zarnu plīšus. Saki. Jā, bet jebkurā gadījumā. Kas tad tev būtu B sastāvā vārtos? B sastāvā. Es baigi neesmu iedziļinājies, tāpēc es nezinu. Labi. Neapgrūtināsim tev dzīvi. Labāk neapgrūtina gan, bet jebkurā gadījumā es gribu... izlasē, kuru es zinu. Šito daļu tu griezīs ārā, noteikti, vai ne? Jā, griezīšu. Saki. Šis nav pārspīlējumiem, es neatstos, man tiešām sūdīgi, bet labi, zini, ko, tu kaut ko dzirdēji? Saki. Saki par to. Es par ko man teikt? Tu teici kaut ko par Latvijas izlasi. Jā, ka Latvijas izlase šobrīd, manuprāt, tas, kurš ir pieteikts olimpiskajā sastāvā, ir pietiekami labs, lai netaisītu B plānu. Vai precīzāk B, kā... Sastāvu. B, kā... Jā, es saprotu. Jo es domāju uz B plānu, kad, piemēram, ir tie grandiozie 6-0, piemēram. Iedomājies, mēs esam 0, un Kanāda tur ir 6-0, un ir, piemēram, otrais periods sācies. Es domāju, tad B plānā varētu palaist kādu vienu ļoti labu, piemēram, kā Artūru Šilovu vārdsargos, un arī vēl vienu labu uzbrucēju, kas arī ir NHL. Labi. Un tad nākamos tādus... Labi. Kas tev būtu, nosauc, kāda būtu tavu vārdsargu rotācija, kas būtu 3., kas būtu 2., kas būtu 1. vārdsargs? Pirmais vārdsargs viennozīmīgi varētu būt Šilovs. Tad pēc Šilova varētu būt Mērzlikins,
tad varētu kāpt uz ledus Grigals. Gudļevskis ir sastāvā. Gudevskis, jā. Man būtu, es liktu... Kāpēc tīrīt, jā? Es liktu sastāvā par pirmo vārdsargu man ietu gan Šilovs, gan Mersļīkins, jo pēc tam es uz svarīgajiem spēlēm skatītos, kurš tad labāk nospēlējis. Un trešais vārdsargs man viennozīmīgi būtu Gudļevskis. Tur bez lielām problēmām var nosaukt. Ko tu domā par manu tā kā izvēli? Ļoti laba. Es nezinu, var kaut kā paslēgt. Es gribu vienkārši izslēgt kameru, tāpēc, ka daļai skatītāji šis var izraisīt sliktu pašsajūtu, ko es darīšu. Ne, es nevēmšu, nē. Ok? Es nevēmšu. Viss kārtībā. Par to var neuztraukties. Es vienkārši... Labi. Vienkārši man te ir fonā lietas, kas skatītājiem var izraisīt nepatīkamu skatīšanās. Ok. Bet, jebkurā gadījumā, ko es varu teikt par Latvijas Latvija kā tā ir, Latvija kā tā mums šobrīd ir, nav, teiksim, manā skatījumā mēs esam no hokeja lielvalsts vēl tālu. Kad mēs būsim hokeja lielvalsts, vai nu, kad mēs uzvarēsim zeltu, vai nu, kad mēs pierādīsim, ka mēs Kanādu varam ar nulli viņus uzveikt. Jo tad mēs būsim, jo pēc Matīsa Kīvlinieka dotās uzvaras pret Kanādu, tad mēs bijām lielvalsts. Jā. Skaidrs. Bet man ir viens tāds maziņš jautājums tev. Nu, nebaiga lielais, jo šis podcasts arī, manuprāt, tuvojas līdz beigām. Ko tu domā, ko tu domā par to, ka sastāvā iekļāva Kasparu Daugaviņu? Par Daugaviņu man ir nedaudz skumjš viedoklis. Kāpēc? Es tūlīt būšu. Man ir tāds viedoklis, ka viņš vairāks, tā kā nedaudz skumji, ka viņš vairākas reizes saka beidz, tad sāc, tad beidz, tad sāks karjeru. Tā viņš visu laiku lēkā. Jā, jo es esmu dzirdējis, ka daudzi noraksta Daugaviņu, jo viņš redz pārāk vecs, pārāk šits. Nu, zin kā jau cilvēki, jo domā, ka katram tagad 40 gadīgs nemāk spēlē. Viņa pa 40 nav, cik viņam ir kaut kā 36. Jā. Ko tu domā par to, ka Albertu Šmitu iekļāva sastāvā jau 18 gados Olimpiskajās spēlēs? Liels sasniegums viņam. Tas diezgan jauns vecums, kad jaunietim uzsākt hokeju profesionāli izlasē. Nevis kaut kādā U20 izlasē, nevis kaut kādā U18, nevis kaut kādos junioru, bet jau pieaugušo sastāvā. Tas ir vienkārši kaut kāds fenomens.
Viņš ir Latvijas izlasē jaunākais vispār, kas kāps uz ledus. Iepriekš bija Girgensons 22 vai 21 gads, ja es kaut kas tam līdzīgs. Un Albertam Šmitam viņš 18 gados kāps uz ledus. Tas ir absolūts fenomens. Jā. Bet par Daugaviņu, ko es varu teikt, ka pagaidu stulīties laiku kameru, ja vajag vai nevajag. Vai nesaka, var slēgt, kā gribi. Ok, par Daugaviņu, ko es varu teikt, ka Daugaviņš man, par Daugaviņu, ko es vēl varētu pateikt, ka viņa, cik gados viņš uzkāpa pirmo reizi uz ledus, kurš vai to atceras? Es varu pastīties, kad viņš... tu domā, kā izlasē uzkāpa? Jā, pieaugušo. Es varu pateikt. Olimpiskajās spēlēs noteikti viņš bija olimpisks. Viņš arī bija diezgan jauns. Tūlīt paskatīšos. Baby! Oh! Laikam, es neatceros, bet viņš bija jauns, diezgan, pietiekami jauns. Bet kas Alberts Šmits bija Alberta Šmita vecumā, vai viņš bija vecāks? Es nezinu, bet ar šo mēs arī beigsim šo sēriju. Paldies par skatīšanos. Jā. Līdz nākamajai reizei.